Sveiciens visiem Sportcentrs.com skatītājiem, klausītājiem, rakstītājiem, komentētājiem un liels sveiciens basketbola mīļotājiem. Raidījuma aiz sānu līnijas 3. epizode ir jau klāt un esam pusceļā uz Eiropas čempionātu. Bijuši daudz dažādu notikumu aizvadītajā nedēļā un to šodien apspriedīsim ar diviem studijas viesiem, tā jāteic. Ar mani kopā šodien aiz sānu līnijas eksperts. Tā es gribētu tev nosaukt jau bijušais Latvijas izlases centrs, sports smarts pārstāvs Kaspars Ciprus. Vakar. Sveicināts. Un otrs mans šīs dienas viesis ir aktieris, basketbola entuziasts, 30. gadu basketbola speciālists, Leļteātra aktieris, Artūrs Putniņš. Sveicināti. Artūr, kopš filmas Sapņu komanda 1935 iznākšanas ir pagājis jau kāds laiks. Kā ir joprojām uz ielas, tev varbūt kaut kur pamana un atcerās tieši no šīs filmas? Ir par etam, ka pāri ielai pat bļauj tēti, rekur Andersons iet. Un, tā kā, mazāk var mierīgi staigāties bez stresa, bet par etam gadās, jā. Es saprotu, ka tev basketbols ir bez mazai asinīs. Tu esi basketbolā jau no bērnības. Jā, neteiksim varbūt no bērnības, bet no kaut kādas 5. klases, tā varētu būt kādi 12 gadi. Īstenībā to neviens nezin, bet es esmu trenējies. Mans pirmais viens no nopietnākiem treneriem ir Dainis Bērtāns. Es pat esmu nometnē, bijis kādas 3 nometnēs, toreiz Rūjenes sporta skola tā bija. Es dzīvoju Limbažos un mēs braucām, mēs tur bijām 4 puikas un mūsu vedu uz turieni tā kā reizi nedēļā. Un, tā kā, es vēl paspēlēju LJBL pie viņiem pusgadu, pēc tam tur Limbažos un tad tikai uz Rīgu pārvācies pie Ziedoņa Jansona. Jā. Skaidrs, ko tad kompetenti mūsu viesu sastāvs ļoti kompetents un iesim pie mūsu pirmās rubrikas pie iesildīšanās. Pagājušajā nedēļā visiem Latvijas izlases dalībniekiem, tā skaitā gan spēlētājiem, gan personālam, par pārsteigumu, par patīkamu pārsteigumu parūpējās Kristaps Porziņš, uzdāvināja visiem austiņas, JB austiņas Latvijas stilistikā, Latvijas izlases stilistikā. Varam paskatīties bildes, kas par tāds patīkams žests no mūsu lielākās zvaigznes. Es domāju, tas vienmēr ir patīkami, ja tev kaut ko uzdāvina. Cik es zinu atsauksmes no visiem spēlētājiem, no daudziem, ka tiešām bija labs pārsteigums, ka tas kaut kas nebijis, ka tev uzdāvina austiņas, labi, lai no austiņas bija vienalga, Latvijas simbolika, tas tiešām bija baigi patīkami un daudz spēlētāji bija ļoti pārsteigti par to visu. Artūr, esmu nedaudz saistīts ar teātru pasauli. Zinu, ka Dēls teātrī, Nacionālajā Valmieras teātrī pirmizrādēm vai pēc pirmizrādēm notiek tāda apdāvināšanās savā starpā. Kā ir Leļteātrī? Ir tā, protams, ka tieši tāpat un katrs sagādā kaut ko izrādes, parasti izrādes tematikā atbilstoši kaut kādu pārsteigumu. Jā. Ir kas tāds, kas tev tās pilgti iespiedies atmiņā, jo tur droši vien var tiešām arī pārsteigt? Tur var pārsteigt. Es pats par sevi varu teikt, ka es neesmu tas labākais dāvinātājs, visticamāk, jo es parasti esmu diezgan lielā stresā pirms pirmizrādes, un man kaut kā, un tad es pēc tam nožēloju, ka es neesmu sagatavojis tos pārsteigumus, bet man patika, man uzdāvināja augu sēklas, gurķu sēklas. Kuras izrāda? Ja godīgi es vairs neatceros, bet tur bija kaut kāda tematika ar augiem, bija laikam par vai meši, tur bija kaut kādas puķu sēklas vai kaut kas tāds bija. Tas bija diezgan labi. Līka lietā? Īstenībā ne, viņas man stāv grimētavā lādītē vēl joprojām. Un tad kāds kolēģis vēl ir uzdāvinājis dažādas stila žurnālus, par kuriem mums kur saturu mums nevajag iztirzāt sīkāk. Pēc 23, jā? Jā, tas tā pēc 10, jā. Vīri iesildīšanās turpināsim ar kādu spēli, ko mēs likām darīt arī spēlētājiem. Pēc tam paskatīsimies, kā viņiem veicās, bet tagad studijā es aicināšu Kaspar tevi uzlikt uz ausīm šīs austiņas, tev skanēs mūzika un Artūram es došu vārdus, kurus būs jāpaskaidro Kasparam. Un tev jāmēģina nolasīt no lūpām. Aiziet, jā. Eduards Andersons. Skaidrāk izrunā. Jā. Eduards Andersons. Eduards Andersons. Aktieris kaut kāds. Gandrīz Eduards Andersons. Tu esi aktieris. Jā. No filmas. No filmas. Eduards Andersons.
Tas aktieris, ko tu attēloji? Tas Eduards. To personāžu, ko tu attēloji? Jā. Eduards Andersons. Es filmu neskatījos. Arī labi. Bet mēs uz konceptu mēs sapratām. Jā, apmēram. Ejam tālāk. Aiz sānu līnijas. Tas tikai viens vārds bija? Jā. Aiz sānu līnijas. Aiz. Kaut kur pāri. Aiz. Jā. Aiz sānu. Sānu. S-ānu. Sānu. Stāju. Nē, sānu. S-A-N-U. Aiz sānu. Stāvu. Aiz. Sānu. Tālu. Sānu. Tālu. Sānu. Sāns. Jā. Aiz sānu līnijas. Jā. Super. Ideāli. Paldies. Ņem ausis nost. Pirmais bija Artūra atveidotais Eduards Andersons. Tas bija pirmais vārdu salikums. Tā kā, super, diezgan labi tikāt galā. Jā, es īstenībā jūtos iesildījies jau. Riktīgi. Dzirdēji kaut ko? Vai nedzirdēji? Tā mūzika bija tik tāda uzkurinoša, ka neko nevarēja dzirdēt. Labi, paskatīsimies, kā ar līdzīgu uzdevumu veicās arī Latvijas izlases basketbolistiem. Kulaks augšā. Pagaidzi, smējās. Nē. Kulaks augšā. Kulaks augšā. Jons. Dons. Valančūnas. Pasēdz, viņi var saprast kaut ko. Dons. Uzbrukuma laiks. Kas? Uzbrukuma laiks. Uzpūtens. Nopietni. Ātrais uzbrukums. Treneru istaba. Zemāk? Nē. Treneru istaba. Nebūs. Vermut, normāli. Entonijs. Skaists. Es zinu, ka ir zaudējums, bet kas par zaudējumu? Skaists. Kā es vēl? Ko mēs? Skaists. Skaists zaudējums. Ir. Labi. Super. Drīzumā meklējiet portālā sportacentrs.com pilnu materiālu ar šo izklaidi. Tagad atskatīsimies uz pagājušās nedēļas pārbaudas spēli Arēnā Rīga. Un pagājušajā nedēļā Latvijas basketbola valsts vienība aizdīja pārbaudas spēli Arēnā Rīga. Pirmo reizi savā laukumā šajā vasarā tikāmies ar Polijas izlasi. Pirmo reizi spēlēja Kristofs Porziņš, pirmo reizi, kā jau minēju, mājās. Un pirmo reizi laukumā Latvijas izlasē vienlaicīgi bija 2 NBA spēlētāji. Artūr, tev dodoties uz šo spēli bija īpaši sajūta? Bija īpaši pirmkārt sen nebija bijis uz basketbolu. Jā, tāpēc bija īpaši, bet, protams, ka nebija gadījums 2 NBA veči un vēl īstenībā ne tikai viņi, tas no tiem visiem čaļiem jau gana daudz gaida, un tas spiediens kaut kāds ir uzlikts uz viņiem, un viņiem pašiem ir tāda sajūta īpaši, un arī, protams, ka arī manējot uz šo spēli ir ar kaut ko tu gaidi, pilnīgi noteikti tu gaidi, kaut kāds cits gaida, varbūt tikai Porziņa dankus, un cits gaida, kā izskatīsies šis piecinieks visu laiku aprunātais, šis starta piecinieks, kāds viņš izskatīsies, kāda būs tā spēle, un tā kā, protams, jā, bija. Un sagaidīji to, ko tu gaidīji? Aizgāja ar labām emocijām? Aizgāja ar labām emocijām, bet es domāju, ka vēl viss ir priekšā šai izlasē. Tā spēle, labākā spēle noteikti vēl ir priekšā. Kristofs Porziņš kļuva par visu laiku rezultīvāko debitantu Latvijas izlases sastāvā, 24 punkti. Par 1 punktu apsteidzot Igoru Meļņiku. Atliek šo bumbu sarakstā gan viņam nepaveicās
izcīnīt vēl vienu bumbu, un viņš būtu atkārtojis Kaspar Kambals rekordu. Kambalam bija 13 bumbas, viņam 12 bumbas. Varam paskatīties arī grafikā to, kā veicās mūsējiem rezultīvākos spēlētājs, izvilkums no protokola. Kaspar, kas bija lielākās, teiksim, tā atšķirības starp šīm divām spēlēm pret poļiem nedēļu iepriekš un tagad šajā spēlē? Nu, noteikti lielākā atšķirība bija sastāvs. Tā kā mums pievienojās gan Porziņš, gan Bertāns, gan Strelnieks, diemžēl, visi 4 nevarēja pievienoties. Es nezinu, kāda iemesla tur trauma bija, vai ne? Un līdz ar to, protams, ka pilnībā mainījās spēles zīmējums. Līdz ar to, ka mēs runājām pirmajā raidījumā, uz ko mums jāliek uzsvars, uz ko nav jāliek. Pirms tam mēs minējām, ka tas pilnīgi būs divas dažādas komandas. Mums ir pilnīgi mainījies uzbrukums, pilnīgi mainījusies aizsardzība, tomēr, ja tev laukumā ir Porziņš, un tas ir normāli, ka no tevīm vecdībā baidīsies. Līdz ar to arī tie visi pretinieku metieni, kad ir trajektorijas palēnāts un vēl tas ļoti mainās reiz visi metienu procesi. Līdz ar to arī metienu skaits uzbrukumā ļoti mainījās. Ja pirms tam mēs vairāk metām kā komanda, šobrīd 30% izmeta mūsu NBA spēlētāji. Līdz ar to manā skatījumā ļoti ir mainījusies izpildījums, bet kvalitāte viennozīmīgi arī daudz labāk. Mūsu vairāk respektē, mūsu spēlētājs vairāk respektē, un tas nāk tikai plus. No statistikas skatoties, kas iekrita acīs, 42 punkti no soda laukuma gūti. Tas ir vairāk nekā puse no kopumā gūtajiem punktiem. Droši vien var teikt, ka līdz ar Porziņa pievienošanos Šmits arī atvērās un varēja palīdzēt vairāk tieši groza tūmā. Un vispār mēs, acīm redzot, vairāk tomēr virzījām to spēli uz groza apakšu. Ja godīgi, man tas bija ļoti liels pārsteigums, jo zinot Porziņa stilu un Bertāna stilu, man likās, ka tomēr mēs to ap 30 3 metieniem balansu saglabāsim, bet nemaldos, šoreiz mums bija zem, ap 25. Un kas man ļoti patika, esot laukumā gan Porziņam, gan Bertānam vai Šmitam, viņi ne tik daudz spied no groza apakšas, bet tajā pašā laikā viņi pavēra iespēju mūsu maziem spēlētājiem, kā Strelniekam izsist cauri, piemēram, vai tam pašam Bertānam. Līdz ar to viņiem sanāca tie brīvie lejapi, jo tur garo spēlētāji nav, jo viņam jāstāv blakus Porziņam, jo tik līdz ir piespēja Porziņam, kā mēs redzējām, tur diezgan liels procents to gan šiem 3 punktu metienu. Artur, pēc spēles treneris Bagātskis uzsvēra Jāņa Tīmas sniegumu. It kā tikai 4 punkti, 4 izmest metieni, bet viens no labākiem plus-mínus rādītājiem, liederības koeficients, 8 rezultīvas piespēles, 5 bumbas. Kā tev izskatījās? Tas ir, pirmajā puslaikā, ja godīgi es man viņš tā kā bišķi izkrīt, bet ceturtajā tur gan es pilnīgi noteikti redzēju, tur bija, tad, kad bija neizšķirts īsti pirms beigām, tad gan tur bija tas minūtes pārtraukums, un tur bija caur tīmu tik, man liekas, virzīt vairāk uzbrukumu. Tur postā viņš spēlē 1-1 un piespēles labi sadeva, bet tā kā, man liekas, ka viņš jebkurā gadījumā īstenībā tīmu bija viens no labākajiem spēlētājiem šajā mačā pret Poliju. Es gribētu piekrist tam un pateikt, ka ļoti netipiski Timam 4 punkti tika gūti no posta. Mēs esam pieraduši, ka viņš tomēr no 3 punktu līnijas un kaut kādas tur dankus ieliek, bet viņš šitos 4 punktus tiešām ļoti efektīvi iespiedz pretnieku. Un pie šī modeļa domāju, ka mums ir tik labi 3 punktu metēji, mums ir vairāk spēli jāvirza caur Jānu Tīmu kā postā, jo tomēr auguma pārsvars, es domāju, viņam būs pret daudzām komandām. Jāparunā arī nedaudz par tiem mīnusiņiem. Tas, ko es pamanīju, cīņa par atlākušajām bumbām, īpaši tajā brīdī, kad laukumā nebija Porziņš, nebija Mejers, tad, kad vienlaicīgi groza apakšā nosacīt spēlēja Bertāns un Šmits. Jā, ļoti krita kaut kā acīs. Pirmajā puslaikā līdz tur bija rezultāts 30-23, tad Bagātskis ņēma minūtes pārtraukumu, un pēc tam tā spēle izmainījās, bija izrāviņš 14-0, un kaut ko noteikti tā spēles, kad es skatījos spēli, tad es nepamanīju, ka kas tika izmainīts. Es paskatījos atkārtojumu to spēli, man vienkārši likās, ka ir tā atšķirība bija tāda, ka spēlēja daudz pasīvāk, vienkārši to pirmo ceturdaļu mūsē spēlēja pasīvāk, pa tālu, es teiktu, un kaut kā. Un pēc tam bija daudz ciešāka šī aizsardzība un uzlabojās. Bet atlikušās bumbas krita acīs, ka poļi savāc. Jā. Es domāju arī tas faktors, ka pagaidām mēs vēl īsti esam tajā procesā, lai saprastu, kā mums spēlēt bez gaļas. Mums ir ļoti atlētiski spēlētāji, augumi lieli, bet mēs neesam fiziski spēcīgi groza tūmā. Līdz ar to pie tā man šķiet mums ir ļoti jāpiestrādā, jo tomēr, ja mūsu poļi paņem 15 bumbas uzbrukumā,
tad es domāju, ka Leišu ir vairāk tendēt uz atliekošajām bumbām, un tas mums var sagādāt vēl lielākas problēmas. Vēl viena lieta, kas iekrita acīs, protokolā raugoties tikai 10 rezervistu gūtie punkti. Tā ir problēma? Es domāju, ka nē, jo tomēr mums ir jāstāsta, tā rezervisti izejot laukumā, nebojāja spēli, tas ir pats galvenais. Rezervistiem pats galvenais, ka tu izej laukumā, nesabojāt pamatsastāvu spēli, bet vēl labāk, ko tu vari izdarīt, protams, ka viņu pastiprināt. Šoreiz treneris Bagāskis izvēlējās to taktiku, ka Bertāns nāk no mājiņas. Varbūt tā, es nevaru būt tas pareizi vai ne, bet tomēr es domāju, tieši dēļ šīs situācijas Dāvis nespēja atraisīties. Viņš uzreiz iznākot uzreiz izmeta 2 sarežģītus metienus, un līdz ar to viņam zuda tā pārliecība. Nevar teikt, ka viņš necīnījās. Viņš darīja, viņš krita laukumā un viss ir kārtībā. Vienkārši es domāju, ka viņam šajā modelī gribās sevi tik ļoti pierādīt, ka viņš ir sadedzis un vēl īsti nevar atrast savu lomu. Viņš ļoti grib, bet viņš nevar saprast, kā viņš īsti var palīdzēt komandai. Pirmsrādēm noteikti ir satraukums joprojām vienalga, cik tu būtu pieredzējis. Tas droši vien ir labi, vai ne? Arī basketbolistiem pirms pirmajām spēlēm pēc ilgāka laika savu skatītāju priekšā es pieļauju ir īpaši sajūta. Es domāju, ka jā, un es saku, man draudzene bija līdzi, un viņi prasa, kāpēc viņš sodas nevar iemest, Porziņa sākumā, un es saku, droši vien, ka stresiņš bišķi ir, kā viņam var būt stress, viņš spēlē NBA, bet es saku, tur taču ir stresa veidi, ir pozitīvais stress, ir sliktais stress, un šis noteikti bija tas labais, bet kaut kur viņš var būt pamājis, bet tāpat jau spēle jau kopumā, tas Porziņa spēle, tas nesabojāja. Tas, ka pārbaudas spēlē Jānim Strelniekam jāspēlē 30 minūtes, ko tas nozīmē? Es domāju, ka Jānis Strelnieks un Kristaps Porziņš ir 2 mūsu neaizvietojamie spēlētāji. Līdz ar to pie šitā moduļa, kāds mums ir ar izlases sastāvu, neviens cits no spēlētājiem, ja izkrīt, neradīs tik lielu robu kā šie 2 spēlētāji. Līdz ar to tas ir tikai normāli, ka Jānis spēlē 30 minūtes čempionātā. Vai tas ir vajadzīgs uzreiz pirmā spēlē, man grūti spriest, kāds bija treneru uzstādījums. Bet es domāju, tas priekš viņa pārbaudas spēles ir pa daudz, jo tomēr līdz čempionātam palicis ļoti maz. Čempionātā ļoti daudz un saspringts grafiks, un arī tagad pārbaudas spēles mums diezgan saspringts. Mums ir jāsaprot, kas notiks, ja Strelniekam vai nevedīsies spēle, vai nedod Dievs, kas viņu notiks. Artūr, tas, ka mūsu pamats saspēles vadītājiem jāspēlē tik daudz, nozīmē, ka mums var būt otrais saspēles vadītājs, jo treneri joprojām ir otrā saspēles vadītāja meklējumos? Es domāju, ka treneri noteikti. Tāpēc, manuprāt, vēl ne Lejs Meiers, Dāvs, ne Ausējs. Viņi visi vēl joprojām trenējās. Tāpat Šķēla, Aigars un tas pats Žanis spēlē, jā. Bet es te spriedu ar vienu savu paziņu, ar kur es trenējos, kurš ir drusku spēlējis pie Butauta un Valtera ASK laikā. Viņš tagad ir treneris, trenē bērnus. Tu vari atklāt viņu vārdu. Mārtiņš Tīs viņu sauc. Un mēs ar viņu runājam tieši pēc spēles. Mēs satikāmies un runājam par to saspēles vadītāju situāciju. Bet jā, par tām lielajām minūtēm viņš saka, ka nevajag Lejs Meieru. Man nav pretenzija pret Lejs Meieru, bet viņš ļoti labu lietu pateica, ka Lejs Meiers principā ir tādā strelnieki drusku vājāk kopija strelnieki. Vai mēs runājam, ka mums drīzāk pietrūks tas tāds, kā poļiem, AJ Sloters, kurš var paņemt to bumbu, viņam pieliek bloku, un viņš pats sev var izkārtot. Viens pret vienu, jā, un tas ir Aigars un Žanis, principā, vairāk mums tāda ārējie īsti, pat, tik labi, kam ir tas dribls, un kas var aiziet un izkārtot paši sev to metienu. Var piekrist? Es domāju, noteikti man pietrūka, kad es skatījos pret poļiem spēli, ka mums viss notiek vai caur pick and roll, vai arī, kad, protams, ka jodot Kristavam Porziņa bumbu, un viņš uz savu auguma pamatu uzreiz met pāri rokām. Mums tiešām nav tās spēles 1 pret 1 labi, varbūt tur tīma pus postam, ko iespieda ļoti labi, un Šmits tur mēģināja, bet no ārpus mums tās 1 pret 1 spēles nav. Mums nav tādu spēlētāju, vismaz es neredzēju pret poļiem spēlē, ka kāds varētu tur baigi uzņemties uz sevīm un kritiskajā brīdī, kad paliek 5-6 sekundes līdz uzbrukuma beigām, nevis nospēlēt pick and roll, bet vienkārši paņemt spēli savās rokās un noslēgt ar grozu gūmu. Jā, mēs esam redzējuši, varbūt kaut kādas, kad ir pēdējās sekundes, kad Dairim dod bumbu, viņš vienkārši noskrien visus, jā, bet tad varbūt, ja nav tas ieskrējiens tik liels, kas ir,
pretinieku uzreiz laukuma pusē. Tur vajag kādu, kas tajās 5-6 sekundēs. Tāpēc droši vien Žanis un Aigars, viņi ir tie, kas to var visticamāk izdarīt. Nu, un kā jau minēju, tad Kristupam Požziņam debijas spēle Latvijas izlases rindās 24 punkti, 12 bumbas, 8 izbraucētas piezīmes. Aicināšu jūs ielikt atzīmi Kristupam par viņu debijas spēli Latvijas valsts vienībā. Kaspar? Es domāju, viņam noteikti, kur vēl pielikt. Mēs neredzējām Kristupa labāko spēli, un tā, lai viņam ir kur tiekties 8. 8. Ļoti labi tas ir. Es īstenībā absolūti manas domas 8 arī, tāpēc, ka vai nu jāpierod pie bumbām, vai nu, es nezinu, Starp citu arī pie bumbām ir jāpierod, jā, jo šīs ir jaunas bumbas, vēl neiespēlētas, un viņas ir slidenas diezgan. Varbūt bija vēl sagurs no lidmašīnas, no Dienvidāfrikas, bet, jo varēja redzēt, viņam tie metieni it kā viss iet pilnīgi iekšā, bet vai nu milimetrs pa maz, un pret tā kā drusku varbūt, bet viss ļoti labi, tiešām prieks par Kristapu, visu vēl priekšā. Ejam tālāk, un mūsu nākamā rubrika ir Ko domā tu? Un rubrikā Ko domā tu? Uzdevu Twitterī jautājumu, jeb aptauju ar 3 atbilžu variantiem. Un jautājums bija sekojošs. Kāpēc Dāvis Bērtāns pirmajā spēlē pret Poliju guva tikai 2 punktus? Un redzam šobrīd atbilžu variantus. Pretinieks neutralizēja, vēl nebija iejuties vai jāsūt starta pieciniekā, un redzējām, ka pārliecinoši, teiksim, skatītāji, mūsu sekotāji viedoklis bija tāds, ka vienkārši vēl nav iejuties un būs tikai labāk. Kā tu būtu atbildējis uz šo jautājumu? Varbūt atbildēji? Es īstenībā atbildēju, jā. Es atbildēju tā kā lielais vairākums, bet, teiksim tā, tur bija, tas variants bija tāds, ka vēl nav iejuties. Vēl nav iejuties un būs labāk. Vēl nav iejuties un būs labāk. Nu, es absolūti īstenībā piekrītu šim te jautājumam. Un es nezinu, vai Kaspars pirms tam teica, ka varbūt ka vajadzēs sūtīt uzreiz pamat pieciniekā, ka tad iespējams, bet es domāju, ka viņš jau tāpat San Antonio pieredzis. It kā vajadzētu būt, ka viņš ir radis nākt no mājas. Varbūt, ka viņš viņam vajadzēja īstenībā iedot, tāpēc, ka viņš ir NBA čalis un vajadzēja ļaut sākt, bet mēs redzējām īstenībā, kā Šmits nospēlēja, bet Bērtāns, man liekas, ka tur arī viss būs kārtībā. Kaspar, varbūt tieši šī Šmita enerģija var palīdzēt no soliņa. Viņš ienāk ar lielu enerģiju un to otro piecinieku panes uz priekšu. Es domāju, noteikti, ja viņš turpinās spēlēt ar tādu enerģiju, kā mēs redzējām, un tas tikai būs apsveicami un tas mums palīdzēs. Bet arī jāsaprot, es domāju, ar ko Šmits tajā brīdī ir laukumā. Ja Šmits bija laukumā ar Požziņu, viņam uzreiz bija rokas daudz brīvāks, un jo viss, tomēr mēs redzam, ka Kristaps saņem bumbu, tur uzreiz viņam 3 nāca virsū. Tomēr, ja viņš spēlēs laukumā, mēs redzēsim, kā vēl Dāvis iespēlēsies, piemēram, ar Mārtiņu Meijeri. Es domāju, ka viņam Mārtiņam 3 nenāks virsū. Līdz ar to arī Šmitam būs daudz grūtāk atrast sev situācijas, jo ļoti daudzi punkti tika, ko viņš guva, tas bija vai nu uz ātriem uzbrukumiem, vai nu tur uz labiem ieskrējieniem, tā, ka viņš būtu kaut ko izveidojis situāciju sev, un tā gluži arī nebija. Tāpēc es domāju, viņš ir ļoti labs otrā plāna, teiksim tā, aktieris, kas par viņu aizmirst, un viņš ļoti labi izmantoja savus sev atvēlētās situācijas. Artur, nebija tā, ka tev nešķit skatoties spēli, ka Dāvis varbūt nedaudz, par daudz grib uzreiz? Arī, droši vien, noteikti. Protams, ka viņš ieradies ir no okeāna otras puses, un, protams, ka viņš sendeļ tam traumām izlasē nebija spēlējis. Un, protams, viņam gribējās parādīt, jā, un tas varbūt kaut kur patraucē, tā varētu būt. Kaspar, uztraukums varētu būt bijis iemesls tam, kāpēc Dāvim neaizgāja metiens šoreiz 0-4 trīspunktniekos? Es domāju, noteikti. Es domāju, viens ir, ka tu spēlē NBA, protams, tur ir skatītāji un tās visas televīzijas, bet te tomēr ļoti daudz skatās tavi draugi, tava ģimene, un tā atmosfēra pavisam cita aizstāvēt savas valsts krāsas, vai tu spēlē kaut kādā klubā. Tomēr tu spēlē patriotismu un citu jūtu vadīts, tur tu vairāk spēlē naudas dēļ. Līdz ar to, es domāju, tas noteikti bija uztraukums, viens no iemesliem. Un, protams, es domāju, ka viņš arī vienkārši pārdega. Viņš tik ļoti gribēja sevi pierādīt no pirmās minūtes, vienkārši tā spēle neaizgāja, un tad viņš tur mēģināja varbūt kaut ko kā tiesnesim kaut ko pateikt, vēl kaut ko, bet tas tikai no tā, ka viņš tiešām tik ļoti gribēja sevi parādīt no labākās puses. Jo viens ir neiemesti metieni, bet
Tāpat viņš jau gana daudz aizsardzībā kaut kur centās palīdzēt, kur nevajag un iekrit. Un tāpat pa grīdu ar diezgan pa brīžiem padzīvojās. Bet, tā gribēšana, tā vēlme bija ņēma virsroku laikam. Šķiet abi mūsu NBA spēlētāji laikam aizsardzībā gribēja varbūt izdarīt kaut ko vairāk un skaistāk nekā varbūt būtu prasījies kaut kādos brīžos. Es domāju, tas var būt tāds kā NBA stils droši vien, kad jo bija viena epizode, kad viens no poļiem Ponitka, man gāja cauri un meta pa grozu un mūsēji abi NBA džeki leca likt blokšot un tad viņš aizmeta garām un tie nenobloķiem kaut kāds tur, kas ar saviem 1,92 m pie mūsu augumiem vienkārši pieskrēja, paņēma atliekošo bumbu un iemet. Tomēr es domāju, ja Kristaps stāvēs vienkārši ar izplēstām rokām uz augšu, tas būs daudz grūtāk spēlētājiem, kā es pirms tam minēju, mainīt savējo to trajektoriju un iemest tos metienus, jo tomēr viņš ir 2,20 plus vēl rokas, un to nav vienkārši pārmest tādam spēlētājiem pāri. Gatavošanās turpinājumā Bagātskim vajadzētu pamainīt un pamēģināt tomēr arī Bērtānu starta sastāvā. Zinām, ka klubu sezonās viņš savos klubos ļoti bieži maina starta sastāvs un reti, kad ir tā, ka visu sezonu nospēlē ar vieniem tiem pašiem spēlētājiem piecniekā. Es domāju, noteikti jāapmēģina, tāpēc tās ir pārbaudas spēles, tāpēc es domāju, ka treneris vēl arī ir labākā virknējuma meklējumos, kuram jāienāk no mājas, kurš pastiprinās to spēli. Es domāju, tas ir ļoti pareizi. Ir tīpaši spēlē par Poliju, labi, pēc Lietuvu varbūt vajadzētu mazāk eksperimentēt, tomēr tā ir ļoti ažiotāža spēle un visi gaida, kas un būs un kā. Bet turpmākās spēles pret Rumāniju un Čehiju, es domāju, noteikti viņam būtu jāpaeksperimentē, jo tās tomēr ir pārbaudas spēles. Labi, ejam tālāk un mūs sagaida nākamā rubrika, kurā apskatīsim to, kas it kā publiski vēl izskanējis nav. Un ņemot vērā divu vadošo Eiropas basketbola organizāciju FIBA un ULEB nesaskaņas jeb kariņu pēdējo gadu laikā, šajā Eiropas čempionātā, kur spēlēs, droši vien varam teikt, visi labākie mūsu Eiropas kontinenta spēlētāji, vai gandrīz visi labākie, kārtības nodrošināšana mačos tiks uzticēta tikai FIBA licencētiem tiesnešiem, kuri netiesā ULEB Eirolīgā. Pēc būtības tas nozīmē, ka labākie tiesneši šo turnīru neapkalpos. Tā mēs varam droši vien vienā teikumā rezumēt šo situāciju. Artūr zina, ka līdzutē bieži vien meklē atbildes uz dažādiem jautājumiem pie tiesnešiem un arī uz zaudējumiem. Tiesnešiem tiek uzdot jautājumi. Šī varētu būt problēma? Es domāju, ka varētu būt. Mans viedoklis laikam ir, ka varētu būt. Es protams, nepazīstu ne tuvu, ne visas Eiropas tiesnešus, labi, Eirolīgas tiesneši ir redzēti un vairāk vai mazāk tās sejas ir zināmas, bet pārējie tiesneši es nezinu. Bet, spēlētājiem tas kaut kā, tas būs ļoti liela atbildība pirmkārt uz tiem pašiem tiem tiesnešiem noteikti. Un viņiem tā varbūt, kādam tā būs iespēja, kāds varbūt pārdegs, bet kaut kādas kopumā čempionātā tam droši vien nevajadzētu radīt kaut kādas sekas, bet atsevišķos gadījumos kaut kādas varbūt konkrēti lēmumu spriedzes apstākļos pieņemt adekvātu lēmumu, pareizo varbūt tas var patraucēt. Kaspar, protams, spēlētāji, tavuprāt, domā par šādām lietām vispār? Aizdomājas līdz tam, kas tiesās, kas netiesās? Es domāju, ka spēlētāji līdz tam neaizdomājas. Es kad spēlēju, nekad līdz šim neaizdomājos. Protams, tas varētu un kaut kādas minimālas izmaiņas ienes spēles zīmējumā, bet kopumā uz bildi, uz visu turnīru bildi, es domāju, tas būs pilnīgi nenozīmīgs faktors. Vienīgais, ko var tiešām ietekmēt kāds tiesnesis, ko pašam man nācies redzēt, ka dažreiz tiesnešu kļūdu dēļ nākas ciest pašiem spēlētājiem vai treneriem, respektīvi, ja tiesnesis nosilp vai nenosilp kaut kādu epizodi, viņš automātiski uzvelk spēlētāju vai treneri. Un tas nozīmē, ka pēc tam bieži vien tiesnesis iedod to tehnisko piezīmi trenerim par nepako, jo viņš jau reāli aizstāvē to viedokli, ko tiesnesis bija izdarījis nepareizi. Tāpēc, bet tie ir mazās nianses, ko es domāju kopumā spēles zīmēm, tas ir īpaši spēcīgām komandām baigi neietekmēs. Tas varbūt, es pārtraucu, varbūt, ka spēlētāji, tā kā Kaspars saka, viņi var tagad pilnīgi noteikti nedomā par to, bet viņi kaut kur būs padzirdējuši, ka nebūs tie labākie tiesneši, viņiem tas zemapziņā vienkārši kaut kur paliks, un viņiem liksies, no zemapziņas var izlausties kaut kāds liekas vārds, respektīvi,
Un tad, vai, tā kā viņi mēģinās, būs jāstāsta, cik tie tiesneši paši ir stipri, mentāli un kā viņi spēs viņu savaldīt visu. Nav ļaunumu bez labumu, un arī mums būs viens tiesnesis pirmo reizi Eiropas čempionātā vīriešiem. Mārtiņš Kozlovskis, kuram sanākus ir ļoti, ļoti aizņemta vasara tieši ar šo nodarbošanos. Eiropas čempionāta fināla turnīrs viņam būs jau 4. Eiropas čempionāts iepriekš tiesājas gan sieviešu turnīru, gan jauniešu turnīrus. Kas par 4 turnīru vienam tiesnesim, es zinu, ka tu neesi tiesnesis, bet es pieļauju, ka 4 turnīrus jebkurā gadījumā aizdīt ir ļoti sarežģīti. Es domāju, ka noteikti, jā, protams, tas viss atkarīgs no viņa ģimenes situācijas, vai viņš ir precējies vai ne, varbūt, ja viņš ir, es tiešām nezinu, kā ir tiesnesim, bet es domāju, tas ir arī gandarījums. Tomēr tevi aicina, tomēr tas parāda, ka tu, ja neskaitos mūsu 2 SULEP tiesnešus, mums jau tev aiz viņa neviens cits arī nav ko sūtīt, jo, diemžēl, tāds mūsu rezerves ir, kāds viņas ir. Ja mums būtu daudz vairāk FIBA līmeņa, laba līmeņa tiesnešus, par ko mums nebūtu jākaunās, tur būtu sūtīt daudz uz dažādiem turnīriem, dažādi tiesneši. Situācija mums tāda, kāda viņa ir. Un es domāju, viņam tas nāk tikai pa labu. Viņš aug, manā skatījumā, jauns perspektīvas tiesnesis. Mums, cerams, pēc pāris gadiem būs vēl viens labs soģis. Pēc neoficiālas informācijas 80 līdz 100 tiesneši netiesās. Tie, kas varētu tiesāt, netiesās šo turnīru. Eiropas čempionātā piedalīsies ne tikai dalību valstu pārstāvēto dalību valstu tiesneši, bet arī pieaicinātie no citiem kontinentiem. Vai tā būtu Dienvidamerika, Ziemeļamerika vai Āzija vai jebkuriena. Un mūs pārstāvēs ne tikai Mārtiņš Kozlovskis, bet arī Ārins Ozols, kuram būs pirmais čempionāta fināla turnīrs pēc 12 gadu pārtraukuma. Un ar viņu arī aprunājāmies šodien pirms raidījuma. Nevarētu teikt, ka negaidīju, bet, protams, vairāk, kaut kādā mērā tas man ir pārsteigums, bet, katrā ziņā ļoti cītīgi biju strādājis, lai ja gadījumā šāds nozīmējums nāktu, tad tas būtu tāds, tā kā, atzinības novērtējums. Tev pašam sanāks 3. čempionāts vienā vasarā, Mārtiņam arī 4. čempionāts vienā vasarā. Cik grūti tas ir tiesnesim? Man liekas, ka tagad tā sistēma ir ļoti labi sakārtota. Ka tagad mēs saņemam to Eiropas čempionāta nozīmējumu, to, kas ir vīriešu čempionāta nozīmējumu. Tad iepriekš ir iedoti jauniešu turnīri, kas ir patiesībā tā kā nometne mums, kur mēs ļoti daudz tiesājam, ļoti daudz strādājam. Ar teoriju ļoti daudz, mācamies arī, fiziski formu uzlabojam. Tā kā tas nevar teikt, tas ir grūti. Vienkārši pēdējā mēneša laikā man ir notiesāts 15 spēles. Tas ir diezgan liels apjoms. Fiziski es jūtos tādā formā, kādā es nebiju 12 gadus atpakaļ, kad saņēmu savu iepriekšējo Eiropas čempionātu. Plus, es varu bišķiņ pastāstīt par to, kas ir pamainījies. Tad, tur bija 12, 14 gadus atpakaļ, kad pirmo reizi braucu uz Eiropas čempionātu, bija galīgi jauns, es nezināju, kā tā sistēma strādā. Es biju tikai iemests tajā visā lielajā katlā. Tad kaut kā es tur mēģināju kaut ko tiesāt. Tagad ir ļoti skaidra sistēma. FIBA ļoti daudz ir izdarījusi, lai tiesneši, uz to Eiropas čempionātu aizbraukt sagatavojušies. FIBA investēja dažādās sistēmās, mums ir dažādi pulksteņi, kas mēra, sirdsdarbību. Mums ir tā sirdsdarbība jānodod, reizi, nedēļā FIBai. Viņi redzētu, kā mēs trenējamies, ko mēs darām. Mums spēlēs tas ir jānēsā. Tā kā, šī vasara viņa tāds ļoti smags tāds sagatavošanās darbs priekš Eiropas čempionātu. Un es domāju, ka tas tikai par labu iet visam basketbolam, jo tiesneši aizbrauks sagatavojušies. Nebūs nekāda pārsteiguma. Tā kā tā. Nekur oficiāli tas izskanējis nav, bet šķiet virknē tiesneši, kas Eirolīgā tiesās, nebūs šajā Eiropas čempionātā. Cik daudz tu var pastāstīt par to, kāda ir šī situācija? Man, diemžēl, nav iespēja nodarboties ar politiku. Es tiesāju basketbolu un, kā jau es teicu, tā sistēma šobrīd ir radīta tāda, ka Eiropas čempionātā nebūs nekāda pārsteiguma. Tiesneši būs ļoti labā formā, tiesās augstākās klases tiesneši. Tas, kas tur aizkulisēs notiek, mēs nekad neapspriežam. Mums nozīmē, mēs darām savu darbu, un mēs viņu darām labi. Es ļoti pārliecināts esmu, ka tiesāšana šajā čempionātā vispār nebūs nekāda jautājuma.
Katru gadu ir kaut kādas lietas, uz ko tiek likts uzsvars, vai tas būtu negluži noteikumi izmaiņas, bet kaut kas tam līdzīgs, vai šogad ir jau kaut kas tāds? Nē, noteikumi izmaiņas stāsies spēkā no 1. oktobra. Tā kā tas ir pēc, teiksim, šī Eiropas čempionāta. Un pagaidām īstenībā, es pats sev esmu, teiksim, tā kā apņēmies iegalvot, ka man nevajag pievērst uzmanības tām noteikumu izmaiņām, kuras būs, jo tas tikai sajauks galvu. Bet, noteikumi kā noteikumi. Tā kā viss spēlē, tā kā viss tagad sagatavošanās posmā spēlē, tāda arī tie noteikumi būs. Nekas jauns nenāks klāt. Jā. Kurā vietā tu tiesās? Kur būs tavu grupu? Mēs braucam no sākuma visi uz Stambulu 25. datumā, tur, kur mums tāda arī pirmssezonas nometnīte. Vai ne pirmssezonas, bet pirms arī turnīra nometnīte. Un pēc tam es braucu uz Helsinkiem. Novēlam Ārnim Ozolam un Mārtiņam Kozlovskim sekmīgus Eiropas čempionāta fināla turnīru, jau aizdītas sekmīgas spēles, un mēs ejam tālāk. Un tālāk mūs sagaida spēle pret Lietuvu un arī pret Rumāniju, par ko es biju piemirsis, jo viss šī lielā ažiotāža tieši ap Lietuvas spēli sestdien. Līdzjutējiem noteikti tas būs lielākais šīs vasaras notikums vismaz līdz Eiropas čempionātam. Tā droši vien mēs varam teikt. Artūr, tu esi starp šiem līdzjutējiem, kas tā uzskata? Jā, man īstenībā gan sen jau uz dzimšanas dienu uzdāvināju šīs biļetes uz Lietuvas spēli. Tā kā, protams, tas ir, man neinteresē tas varbūt tik ļoti, cik tur ir tie NBA spēlētāji katrā komandā un cik viņi ir kopā tur uz laukumu, bet tā atmosfēra, tas kvalitatīvais basketbols, ko var piedāvāt gan lietuvieši, un es domāju, ka ir pēdējais pienācis laiks, ka mūsējiem arī jāpiedāvā ir kvalitatīvs, labs basketbols. Jā. Atceries, kas par no spēlētāju karjeras kāds bija spēles pret Lietuvu? Es domāju, ka mēs vienmēr bijām daudz mobilizētāk nekā Lietuva. Respektīvi, protams, ka mēs to uzskatām, kas ir derbijs, un jā, bet to pašā laikā Igauni arī vienmēr uzskata, ka ar Latviju tas ir derbijs. Mēs Igaunis nekad pa nopietno neņēmām. Bet, protams, jā, pret Lietuvu tas vienmēr bija īpaši sajūta, īpaši, kad 2001. gadā, man liekas, pēdējo reizi ar oficiālu spēlē mēs viņus arī vinējām. Tad tas bija tiešām, tur bija ļoti pozitīvas emocijas, un tas bija nevis tā, ka mēs kaut kādā grupā arī vinējām, bet tas bija tā izslēgšanas spēle, tiekot astotniekā, tas bija neaizmirstams emocijas. To, ko spēles pret Latviju un konkrēti šīs nedēļas mačs nozīmē lietuviešiem, mēs vaicājām 15min.lt basketbola žurnālistam Donātam Urbonim. Hey Donatas, how's everything? It's all right. It's tough, it's busy, but basketball is a great thing, so it's cool. So how is the Lithuanian team doing during this preparation process? It's actually a tough process because we won only 1 game from 4. We lost 3 games in a row, and we lost 3 games in a row, which is like we lost 3 games in all preparation stage last year. So people in Lithuania are not used to losing the games, even if it's the friendly games. So they're already saying, fire coach Adomaitis, what the hell is the Valančiūnas doing in the NBA, what the hell is Motiejūnas doing, go to China and blah blah. But people who know basketball, they know that a lot of things change because we changed our head coach. Adomaitis came in, Kazlauskas left, and we have completely new coaching staff with only 1 coach from the last year. Also, we have a lot of new players. We have the youngest team in 10 years, maybe not in 10 years, in 7 years. But what I want to say that it's completely new team with new basketball philosophy. So it's painful process, but as people from Philadelphia say, trust the process. We need some time, we need to make some adjustments, and all these losses in friendly games were very good lessons for us. And coach told that they're already trying to fix some stuff, and maybe it's good to lose games in the early preparation stage because it's the best time to work and to make these lessons, to fix all these lessons and to be better. Let's talk about the upcoming game against Latvia. In Latvia, there is so much excitement about the Baltic Derby. How do Lithuanians see this game? Well,
I think it's early because we have a big game on Tuesday against France. So the excitement was from like a week ago. It was not that big, but I believe that when the game comes, a lot of people in Lithuania will turn the TVs on because it's like, yeah, it's big Baltic derby, and we feel like older brothers, and as older brothers, we want to beat younger brothers because it's not good to be beaten by younger brother. And of course, Porzingis, the first time that Porzingis will play against Lithuania national team, and you guys improved a lot, so it's gonna be tough because we all love games against Latvia because even if it's friendly game, it could be like end up like a boxing because we all remember the Kaspars Kambala stuff, what he did in Kaunas probably, yeah, and in Riga also. So it's not like a friendly game. It's much bigger than friendly game. So I believe that Lithuanians are waiting for this game, and it's probably the most exciting game in all the preparation stage, unless the Spain and Vilnius will play just before Eurobasket. But I think that we can put Spain and Latvia on the same level of the excitement. Okay. With Porzingis and Bertans in the NBA, has Lithuanian perception of Latvian basketball strength changed? I'm not sure about Bertans, but Porzingis for sure. I mean, his effect is huge because he's also very popular in Lithuania. For example, I can see the numbers, how many people are reading the stories about Valančiūnas, Kuzminskas, Sabonis, Matiūnas, and blah blah. And for example, in his first year in the NBA, I saw that he was quite close to all these guys from Lithuania. I mean, people were very interested, and now they know that Latvia Porzingis is much different beast, and people who know basketball, they also worried because you guys have not only Porzingis, because only him, only one, he wouldn't be as big as if all these shooters around. And we respect you guys because you have Tima, Strelniaks, brothers Bertans, and we treat you like a dangerous team. For example, some years ago, we knew that if you will shoot threes, if you will make threes, maybe you can win the game, but it's not very close. But now it's like, I'm not sure about all the regular fans, but I'm worried because you guys are tough team to beat. You have solid names, solid players, so it's gonna be really great game, and I cannot expect anything. So it's gonna be good. Tas bija Donāts Urbons, lietuviešu basketbola žurnālists no portāla 15min.lt. Man īsumā ir jāiztulko to, ko viņš teica. Tātad lietuvieši uzvarējuši tikai vienu no 4 pārbaudas spēlēm. 3 zaudējumi piedzīvot pēc kārtas. Tas ir tikpat, 3 zaudējumi tikpat, cik visā pagājušajā vasarā kopā. Līdzutēji nav pieraduši pie zaudējumiem. Līdz ar to jau tagad tiek apšaubīta Valančiūna un Motijūna meistarība un tiek pieprasīta demisija no galvenā trenera Daņa Adomaiša, kurš strādā 1. gadu ar komandu. Ir vairāk jaunu spēlētāji, ir šis jaunās spēles filozofijas process, ieviešanas process ir sāpīgs, bet tai pašā laikā esot jāuzticās šim procesam. Ažiotāža spēlē pret Latviju vēl nav tik liela, jo pirms tam viņi spēlē ar Franciju, bet sagaidāms, ka pēc tam šī ažiotāža tiks būvēta. Lietuvieši jūtas kā lielie brāļi pret latviešiem, un kā lieliem brāļiem viņiem ir principi jautājums vienmēr izcīnīt uzvaras. Lietuvieši mīl spēles pret Latviju, spilgtā atmiņā viņiem palikusi Kaspars Kambals izrāde ar boksa elementiem, un šī noteikti nebūs vienkārši pārbaudas spēle, bet gan kārtīgi cīņa īsts Baltijas derbijs. Par Porziņu interesanti, ka Donāts teica, viņš Lietuvā ir ļoti populārs, un pirmajā NBA debijas sezonā viņa rakstu popularitāte, rakstu skatījumu un lasījumu skaits bijis bez mazliet tikpat liels, cik lietuviešu NBA spēlētājiem, Motejūnam, Valančiūnam, citiem. Mēs tiekam uztverti kā bīstami pretinieki, lietuvieši uztraucas par iznākumu šajā spēlē. Sagaidāms, ka uz Rīgu brauks 14 spēlētāji, savainojums Grigonim, nav zināms, vai viņš spēlēs Eiropas čempionātā, viņš it kā bija paredzēts starta sastāvā, kā 2. numurs. Un Rīgā varētu ierasties 100 līdz 200 lietuviešu līdzutēji uz šo maču. Tā kā noteikti mums būs liels mājas atbalsts, mājas spēļu priekšrocību šajā spēlē. Kaspar ar šādu ažiotāžu apvīta spēlē, kurā noteikti tiks iztērētas lielas emocijas, tas droši vien var atstāt arī diezgan lielu iespaidu uz gatavošanās procesu turpinājumu. Es domāju, ka noteikti nē, tā viss saprot, ka tā ir tikai pārbaudas spēle, bet mums arī
pārbaudas spēlē ir jāgatavojas ne tikai tehniski un arī fiziski, bet arī emocionāli. Tas būs viens no pirmajiem pārbaudījumiem, kā mēs tomēr varam izturēt arī spriedzi. Jo spēlētājiem tas arī, es domāju, tas spiediens, viņi jūt to spiedienu. Tas viss ir reklāmas un viss ir izskan Latvija, Lietuva. Es pat pirms mēneša nezināju, ko būs pārējais pārbaudas spēles. Visi tik zina, ka Latvija, Lietuva. Tā kā es domāju, tas noteikti kaut ko atstās uz spēlētājiem, bet es domāju, es ceru, ka tas būs vairāk pozitīvās iezīmes nekā negatīvās. Artur, uzdošu tev jautājumu kā 30. gadu basketbola speciālistam. Vai tu zini, kura spēle ir lielākā Latvijas uzvara pret Lietuvu vēsturē? Paķēru. Jā, paķēru gan. Bet tu domā vispār visu laiku? Jā, lielākā uzvara, tā kā tu domā lielākā starpība rezultātā. Tā nav tā 35. gada pārbaudas spēle? Tā arī ir 35. gada. Es viņā filmējos, jā. 35. gada pārbaudas spēle pirms Eiropas čempionāta. Jā, tieši pa ceļam uz Eiropas čempionātu. 123-10. Vēl viens jautājums, tu zini, kur notika šī spēle? Kaunijā? Nē? Filmā bija Kaunijā, bet vēstures grāmatās izlasīja, ka patiesībā Rīgā notikuši šī spēle. Tur, acīm redzot, ir adaptēts scenārijs filmas vajadzībām, un Kaunijā spēle notika gadu vēlāk, jau kā Eiropas čempioni latvieši viesojās. Un arī izcīnīja uzvaru. Tu, kā jau zināms, ies uz šo spēli, tu teici, ka tev biļetes jau ir nopirktas. Jā, man uzdāvināja. Jā, uzdāvināts. Ko tu sagaidi no šīs spēles? Es pirmkārt sagaidu, lai uzlabojās pati spēle mūsējiem. Lai tā komunikācija laukumā uzlabojas. Lai nav tik daudz, te būs, kā Kaspars minēja, lietuvieši daudz lielo spēlētāju, lai mūsējie tomēr savu grozu paņem, atlikušās bumbas un labi basketbols sagaida patiesībā. Un atceramies, ka arī svētdien ir pārbaudas spēle pret Rumāniju, tā kā noteikti arī uz šo spēli pret Rumāniju vēl ir pieejams biļetes. Es domāju, ka spēlētājiem varbūt jāpataup, varbūt arī treneri kaut kādā ziņā kaut ko pataupīs vai mēģinās kaut ko paeksperimentēt, lai arī uz Rumānijas spēli tomēr komanda izietu, Kaspar, un būtu gatavu cīņai arī pēc tik emocionālas spēles kā pret Lietuvu. Es domāju, ka pret Rumāņiem mēs tieši varētu izmēģināt mūsu rezerves, kā viņi izskatās, jo Lietuva tomēr tā ir pārāk liela ažiotāža, pārāk liels spiediens gan no skatītājiem, gan no vēl visādiem citiem apstākļiem. Tomēr uz Rumāniju tas nebūs tik liels spiediens, tad ar to mēs varam izmēģināt, kā izstās mūsējies. 13, 14, 15 spēlēs, varbūt viņi tiešām var pa īstam pretendēt uz 12, 11 spēlētāju vietu, un tas būtu īstais laiks to darīt. Kungi, esam pietuvojušies raidījuma noslēgumam, vēl gan mums priekšā ir konkursiņš. Un pagājušās nedēļas konkursa jautājums bija, kurš ir Latvijas izlases visu laiku vidēji spēlē gūtojos punktos rezultatīvākais spēlētājs. Zināt atbildi šo jautājumu? Nē. Kambal. Tā arī ir Kaspars Kambal. Un bija daudz pareizo atbilžu un izlozes rezultātā pie ļoti vērtīgas balviņas. Latvijas izlases krēkli ir ticis Kristaps Kalnītis. Tā kā Kristap dodies uz Pro basketbola veikalu Brīvības ielā 101, kur saņems savu balviņu un pēc tam jau ar Latvijas izlases krēklu varēs just līdz Latvijas izlases spēlēm gan pārbaudas mačos, gan arī Eiropas čempionātā. Nu, un šajā nedēļā mums atkal jautājumu uzdod Pro basketbolu viens no līdzīpašniekiem, bijušais basketbols Salvis Mētra. Kurš Latvijas izlases basketbolists iemet visvairāk trīspunktnieks 2015. gada Eiropas čempionātā? Un cik viņš iemeta? Trešdienas rītā meklējiet šo jautājumu video formātā Facebook sportacentrs.com lapā. Tur komentāru sadaļā rakstiet pareizo atbildi. Ja būsiet pareizi atbildējuši, tad izlozes rezultātā jums būs iespēja tikt pie balviņas, un balviņā šoreiz Kristapa Porziņa, jeb KP6 tauriņš. Tā mēs varam šo aksesuāru nosaukt, tā kā arī vērtīgu balviņu varēsiet iegūt to no veikala Pro basketbola Brīvības ielā 101 vīri. Teikšu jums paldies par dalību un jūsu viedokļiem šajā raidījumā. Artur, tavs novēlējums Latvijas izlasē? Izbaudīt spēli. Tas ir galvenais, lai čaļi, veči
netrako, nestreso. Un, man liekas, ka šogad ir tiešām tas kodols, tas sastāvs ir saliedēts, draudzīgs. Un, manuprāt, ka viņi paši arī viņi grib izbaudīt spēli un kaut kā to spiedienu. Jā, viņš būs tāpat, tas stress būs, bet mans novēlējums ir izbaudīt spēli. Paldies tev par to, ka atnāci, atradi laiku atnākt. Kaspar, paldies tev, ar tevi jau tiekamies nākamnedēļ, ar jums arī tiekamies nākamnedēļ. Noteikti meklējiet šonedēļ portālā sportcentrs.com interviju ar Dāvi Bērtānu, un mēs ar jums tiekamies arī nākamnedēļ raidījumā Aiz Sānlīnijas. Visu labu!